Labvakar trešdienā, ar jums kopā raidījums Degpunktā un lūk ieskats šī vakara sižetos. Pie Vanšu tilta avāriju ar cietušajiem izraisa uzbrauktuves izskrējis suns. Slimnīcā nonāk 3 cilvēki, pats dzīvnieks iet bojā. Pie šī ātruma teiku vēl 80, vismaz cilvēki brauc uz 90. Un tur nebija iespējams jau mašīnai norientēt. No rūcošas automašīnas izkāpis šoferis, piedzīvo nepatīkamus brīžus. Mašīnai aizslēdzas durvis, bet iekšpusē paliek bērns. Krīzes situācijā iejaucas policisti. Ādažos kāds vīrietis aicina mazu zēnu automašīnā, piedāvājot saldumus. Puikas tēvs brīdina vietējos iedzīvotājus būt uzmanīgiem. Es nevienam nekad nenovēlētu, lai kaut kas tāds notiek kā viņa bērnu, un man jau no tās domas vien, ka kāds piedāvā konflikts un vilina mašīnā, un tas, man pretīgi paliek. Kā izskatās iespējamais pedofils un ko darīt viņu sastopot, uzzināsiet pēc brīža. Pārvietojoties ar automašīnu, pastāv vairāki riski, kas nav atkarīgi no paša šofera, un viens no tiem ir dzīvnieki, kas var izskriet uz ceļa. Visbiežāk ar zvēriem vadītāji sastopas nostāk no apdzīvotām vietām un diennakts tumšajā laikā, taču vienmēr ir izņēmumi. Šodien dienas pirmajā pusē nopietnu avāriju izraisīja suns, kas izskrēja uz braucamās daļas vietā ar intensīvu satiksmi. Turpina Vlads Paļukovskis. Maidzīvnieks, kas tagad nekustīgi guļ zem kravas automašīnas ritiņiem Pārdaugava Vanšu tilta sākumā, uz ceļa parādījās negaidīti. Šoferi centās suni apbraukt, daži arī strauji bremzēja, taču izvairīties no sadursmes tā arī nesanāca. Šķiet, BMW vadītājs teju paspēja apturēt automašīnu, bet aizmugurē braucošā kravas busiņa šoferis visticamāk pat nesaprata, kādēļ pelēkais auto tik strauji samazina ātrumu. Rezultātā suns tika sabraukts, bet kravas auto ietriecās BMW aizmugurē daļā. Tik strauji, ka pie šī ātruma teiku vēl 80, vismaz cilvēki brauc uz 90. Un tur nebija iespējams jau mašīnai norientēt. Tā mums stāstīja. Diemžēl sadursmes rezultātā cietuši vairāki cilvēki, gan BMW sēdošie, gan arī kravas auto šoferis. Saņemot izsaukumu, informācija ir, ka ir 3 cietušie. Notikuma vietā attiecīgi strādā 3 mediķu brigādes, sniedz palīdzību 3 cietušajiem. Visi ir pieaugušie, traumas nav smagas, vairāk sasitumi, bet nepieciešams nogādāt slimnīcā papildus izmeklējumu veikšanai. Šobrīd nav informācijas, ka uz ceļa izskrējušajam sunim vispār ir bijuši saimnieki. Nav arī īsti skaidrs, kādā veidā dzīvnieks šajā vietā nokļuva. No kurienes vispār te varēja būt suns? Tā kā, ar saimnieku vai? Jā, Jūs tā kā, parasti nav sastopami dzīvnieki. Tas klaidojošs suns tas bija. Tas bija klaidojošs suns, jā? Es pieļauju, jā. Ne jau ar saimnieku, jā, es tā neredzēju ne siks, ne ko. Tieši tā. Vlads Paļukovskis, Juris Teivāns, Degpunktā. Raidījumā vairāk kārt esam stāstījuši par pieaugušo zādzību skaitu no automašīnām un konkrēti no Volvo markas spēkratiem. Policija šodien nāk uz klājā ar oficiālu statistiku par garnaģu pastrādāto, un situācija nebūtu nav iepriecinoša. Vairāk kā 2 reizes audzes lukturu zādzību skaits. Šogad aizdomās par šādām zādzībām ir aizturēts 7 personas, notverts arī kāds grupējums, kas zaga automašīnu lukturus Rīgā, Rīgas rajonā un Latgales reģionā. Noskaidrot un aizturēt arī zakto detaļu uzpircēji. Šobrīd statistika ir šāda, ka 2 mēnešu laikā Latvijas teritorijā ir reģistrētas 141 automašīnu lukturu zādzība. Apmēram 70% no nozagtajiem lukturiem ir Volvo markas automašīnu lukturi. Visbiežāk zagļi izvēlās XC90 un V70 Volvo markas automašīnas. Kāda dzīvokļa īrniece Daugavpilī zaudēja daļu savas iedzīves īssavienojuma dēļ. Sievietes mājas dators uzliesmoja pats no sevis brīdī, kad viņa atradās darbā. Degošajā dzīvoklī atradās kaķi, kuri par laimi paši izdomāja veidu, kā paglābties no dūmiem. Stāsta Lelda Mežmača. Īsi pirms 1 dienā Rīgas ielas iedzīvotāji Daugavpilī saprata, ka steigšus jāpamet sava dzīves vieta. 4 stāvu mājā izplatījās piedūmojums, un 4 cilvēki paspēja evakuēties laikus. Valentīna bija viena no viņiem. Увидела дым в окно, у меня окно открыто, как смотрю, дым где-то дымит.
Думаю, что такой во второй комнате посмотрела, он прям черный такой. Я выбежала на улицу посмотреть, где чего. И получилось, что с этого. Melnie mākoņi cēlās no kāda otrā stāva dzīvokļa, kura īrniece nebija mājās. Ugunsdzēsēji ieradās te uzreiz pēc Valentīnas zvana. Vīri uzsāka pārmeklēt ēku, lai noskaidrotu, vai kādam nedraud briesmas. Ugunsdzēsēji glābēja ar glābšanas masku palīdzību izglābēt 4 cilvēkus, izveidot viņus no piedumotas vides, jo pašu spēkiem viņi nevarēja tikt ārā, kā arī izglāba 2 kaķus. Ap 2 dienā iedzīvotāji varēja atgriezties mājokļos. Vēlāk noskaidrojās, ka dzīvokļa īrniecei bija aizdegusies elektronika. Viņa skaidro, ka nekas iepriekš neliecināja par īssavienojuma draudiem. Да, он загорелся компьютер. Не работали за компьютер неделю где-то, наверное. Ну, нет, это точно никто не подходил близко, да? Он просто жил себе своей жизнью, где стоял. Стоял стол, стоял компьютер, и все. Sieviete stāsta, ka visvairāk pārdzīvoja par saviem 3 kaķiem, kas visi ir jau 9 gadus veci, bet visai attapīgi. Dzīvnieki bija atraduši slēptuvi vannas istabā, saspiežoties kopā duškabīnē, līdz viņus izglāba ugunsdzēsēji. Ar mājdzīvniekiem viss ir kārtībā. Lelda Mežmača, Igors Nikitenkovs, Degpunktā. Turpinājumā reklāmas pauze, bet pirms tās vēl neliels ieskats sižetos, ko redzēsiet raidījuma 2. daļā. No rūcošas automašīnas izkāpis šoferis, piedzīvo nepatīkamus brīžus. Mašīnai aizslēdzas durvis, bet iekšpusē paliek bērns. Krīzes situācijā iejaucas policisti. Ādažos kāds vīrietis aicina mazu zēnu automašīnā, piedāvājot saldumus. Puikas tēvs brīdina vietējos iedzīvotājus būt uzmanīgiem. Es nevienam nekad nenovēlētu, lai kaut kas tāds notiek kā viņa bērnu, un man jau no tās domas vien, ka kāds piedāvā konflikts un vilina mašīnā. Un tas, man pretīgi paliek. Kā izskatās iespējamais pedofils un ko darīt viņu sastopot, uzzināsiet pēc brīža. Jūtos kā dinozaurs tikko pamodies no ilga miega. Nesaprotu, kur laiku cieņa, gods izgājuši no modes. Traki, nāksies dažu pamācīt. Ļaujiet sev skanēt kopā ar dzīvi, lai atrastu harmoniju un sevi. Tēja Grīnfield. Esi harmonijā. Pat mazās lietas var padarīt lieldienas lielas, bet tikmēr Rimi veikalos Mensa 5,99 € kilogramā, kā arī ar mans Rimi karte vīne Rupertsberger 5,99 €. Rimi aicina, iepērcies atbildīgi. Traks laiks mūsu nerviem. Ierobežojumi, neziņa, stress, arī alkohols un citi pārdzīvojumi grauj mūsu nervus. Tāpēc tie ir jāremontē ar pareizajiem instrumentiem. Sāc lietot Nervostrong. Tas veicina normālu nervu sistēmas darbību. Iešūpojam un iešūpojam kārtīgi! Lieldienu lieldienas veikalos Maksima. Sirs Mazdam 4,99 € kilogramā, sveramajām konfektēm 25% atlaide un konservētajai suņu un kaķu barībai 25% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu. Latvijas dabas skaistums ir iedvesmojis daudzus amatniekus, arī Staburaga brūverus. Viņa radīja alu, kas pat pēc 100 gadiem atgādinās par leģendārās klints skaistumu un tās avotu svaigumu. Baudi jaunumu, Staburaga tradicionālo alu. Latvijas dabas iedvesmots. Ir taču jābauda. Īsti vietējie zina, ir taču jābauda. Šobrīd topā toaletes papīrs Zeva Deluxe tikai par 2,69 € un konservēta barība kaķiem Šeba par 49 centiem. Viss nepieciešamais tavam zāļu skapītim. Tagad un turpmāk par zvaigžņu cenām. Samazinām cenas top 200 precēm līdz pat 20%. Mēnesis aptieka ar īpašām rūpēm par jums. Interneta laikmetā vairs nav jāskaita, cik bieži klausies savu mīļāko dziesmu. Laiks bezlimitam arī tavā telefonā. Dodies uz Tele2 LV un apskati tarifus ar neierobežotu internetu no 9,90 € mēnesī. Pieslēdz interneta veiklā vai Tele2 centros.
Tele2. Ātrs internets. Jēgpilnai lietošanai. Līdz ar tevi pasaulē nāca jauns stils. Tu izbaudi savu dzīvi maksimāli. Viss, ko tu dari, ir īpašs. Tikpat īpašs kā Kinder Maxi King. Batoniņš tieši no leduskapja. Rieksti, šokolāde, vafeles, piena pildījums un karamele. Maxi King tagad arī multipakā. Pa skaisto! Martā īpaši senioriem Eiro aptiekā. Espumizam 2,49, Pangrol 4,22 un Okutein Forte ar 40% atlaidi. Paldies, ka novērtējat mūsu cenas. Gaidīsim Eiro aptiekā. Lielākā līderības konference Latvijā EBIT ar Netflix dibinātāju Marku Randolfu, inovatori, Tech Futurist balvas ieguvēju Shivī Jarvis, Siri dibinātāju, izbijušo Apple iPhone tehnisko direktoru Adam Chaya, London Business School profesoru Michael G. Jacobides un John Saney no Singularity University. Vairāk informācijas vadītāju konference LV. Atklāj tieši tev piemērotas pamatapģērbus. Jau tagad About You LV. Vienmēr ar bezmaksas preču piegādi un atgriešanu. Veikals Dārzam LV 35% atlaide Kurzemes sēklām un Greenwood augsnēm. Iepērcies droši Veikals Dārzam LV. Ja arī tev ir kāds kino cienīgs video, ko radīt citiem, piedalies konkursā VideoShot un laimēji jauno Samsung Galaxy S21 Ultra 5G un citas vērtīgas balvas. Piesakies www.videoshot.lv, balso un laimē! It's the cocoa cream. It's the cocoa cream. It's the cocoa cream. It's the cocoa cream. Manigardumi ir Rimi pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni ikdienai un svētkiem. Vienmēr svaigi! Pilngraudu maize 79 centi, kā arī tīģergarneļu salāti 17,99 € kilogramā. Iepērcies atbildīgi. Rimi! Ikreiz, kad nogaršojat kaut ko patiešām augstu vai arī tiešām karstu, un jums parādās īslaicīgas asas sāpes, tas ir zobu jutīgums. Problēma nepazudīs pati no sevis, jums ir jārīkojas. Es vienmēr saviem pacientiem iesaku Sensodyne. Jaunā Sensodyne antikaries mazina jutīgumu, novērš zobu bojāšanos. Sajūti izsmalcinātu garšu, kas pārtop spirdzinošu kristālu vēsumā 100 svaiguma slāņos. Atklāj svaigumu, kas nebeidzas. Tik-tak Fresh Plus. Atklāj jaunu svaigumu bez cukura. Tik-tak. Tā skan svaigums. Izvēlies Barbora. Vīniem un dzirkstošajiem vīniem atlaide mīnus 40%. Plaša filē rādu tikai 9,99 € kilogramā. Un veļas mazgāšanas līdzekļiem Persil atlaide mīnus 30%. Barbora. Uztici iepirkšanos mums. Hītrova. Lidostas ikdiena. You're coming here to study and you have nowhere to stay. Jaunā sezonā piekdienās 5:10 TV3. Sanitas, Jura un Annijas pieteiktā darba un hobiju telpa ir maza, bez logiem, turklāt iespiesta kāpņu telpā starp divām guļamistabām. Kādus risinājumus IKEA dizaineri piedāvās šoreiz? Skaties, Manas mājas ar IKEA. Šovakar bez 15:10 TV3. Skaties arī GO3. Agatas Kristī detektīvu trešdienā. Pēc 2 upuriem policija ir Poirot noticējusi, bet vai viņi spēs novērst 3. slepkavību? Kurš ir C? Skaties detektīvu ABC slepkavības.
Šovakar 20:10 TV3. Tūlīt karstākie notikumi 24 stundās Degpunktā. Vēlāk skaties, kā katrs savas intereses aizstāv nemīlētie, bet tad risinājumi īpašām telpām. Manas mājas ar IKEA. Paliec kopā ar TV3. Redzījuma turpinājumā redzēsiet situāciju, kurā divi cilvēki praktiski vienlaikus ieraugot policijas ekipāžu, visticamāk piedzīvojuši kardināli pretējas emocijas. Ja vienam traferētais auto ļāvis atviegloti nopūsties, tad otram visticamāk pasprucis kāds rupšs vārds. Stāsta Miks Dūdzis. Pavisam nesen viena no galvaspilsētas policistu ekipāžām varējusi iejusties Kramplaužādā. Rīta agrumā cenšoties iekļūt kādā Mežciemielā novietotā auto. Pašvaldības policijas darbiniekiem vērsās vīrietis ar lūgumu palīdzēt, jo viņam mašīnā nejauši ir ieslēdzies 1 gadus vecs bērns. Jaunais vīrietis atklājis, ka durvis aizslēgušās negaidīti. Laikā, kamēr bērns jau bijis iesēdināts auto, savukārt viņš pats centies no tā notīrīt sniegu. Kāpēc tā noticis, viņš nezināja. Tā kā vienam no darbiniekiem radās ideja, kā varētu atmūķēt braucamrīka durvis, kārtības sargi devušies pie vīrieša norādītā spēkrata. Vienlaikus inspektori ievērojuši, ka šajā pagalmā ieripo kāds cits, viņiem jau pazīstams auto, kuru iepriekš vadījis vīrietis bez derīgām tiesībām. Turklāt šajā braucamrīkā reiz atrastas narkotikas. Līdz ar to viens no kārtības sargiem auto turpat apturējis, savukārt pārējie devušies palīgā satrauktajam tēvam. Darbinieki palūdza vīrietim nonest no dzīvokļa kādu metāla stiepli, ja tāda ir. Vīrietim tāda atradās. Un ar šo metāla stiepli ņemot vērā, ka durvis nedaudz bija puspavērtas, pēc vairākkārtīgiem mēģinājumiem policijas darbiniekiem izdevās šīs durvis atslēgt. Paldies! Bērniņš bija smaidīgs, priecīgs. Viņš īsti sapratis nebija, ka kādu brītiņu viņš bija palicis bez tēta kontroles. Attiecīgi atgriežoties pie transporta līdzekļa Toyota vadītāja, viņš jau bija nonācis redzeslokā, un tātad šīm transporta līdzekļiem nebija veikta valsts tehniskā apskate, nebija iegādāta obligātā cilvēciskā apdrošināšana, kā arī transporta līdzeklis bija noņemts Ceļu satiksmes drošības direkcijai vispār no uzskaites. Vīrietis vai vadītājs reibuma stāvoklī nebija, taču viņam bija liegums vadīt transporta līdzekli. Kā tev jūs šitā? Kāpēc tu jūs apturēji? Tas nav tehniskās vēl. Kā tu jūs šitā braukāji? Es gribēju tā kārtos. Tas jau pirms brauciena ir jādara. Es gribēju tā. No fotoradariem sodi nenāk? Es gribēju tagad tā. Tiktu pie naudas un tā. Tas ir to vērts? Kārtos. Braukt zem fotoradariem un saņemt sodus. Nav izdevīgi. Tagad būs jauns sods papildus. Es tā saprotu, ka jā. Rezultātā jaunais vīrietis nonācis valsts policijas kolēģu rokās un savai iespaidīgajai naudas sodu kolekcijai pievienojis vēl pāris protokolus vairāku 100 eiro vērtībā. Savukārt jaunais tēvs kopā ar mazuli varējis mierīgi doties savās dienas gaitās. Miks Dūdzis, Valdis Sauzāns, Degpunktā. Turpinājumā skatīties mūsu ikvakara aktuālāko notikumu kopsavilkumu. Vakar vakarā īsi pirms 11:00 ugunsdzēsēji saņēma izsalkumu uz Smiltenes pagastu, kur dega pirts telpas 8 kvadrātmetru platībā, kā arī ēkas jumts 15 kvadrātmetru platībā. 1:30 naktī ugunsdzēsēji glābšanas darbus pabeidza. Tūkuma policisti veikuši pārbaudi Zentenes pagastā, saņemot ziņas, ka kāds vīrietis nodarbojas ar nelegālo alkoholu un cigarešu tirdzniecību. Pie vietējā iedzīvotāja atrastas 3282 cigaretes bez Latvijas Republikas akcīzes markām. Sākta administratīvā lietvedība. Tūkumā, iekļūstot kādā garāžā, nozagts putekļu sūcējs, infrasarkano staru sildītājs un slīpmašīna. Nodarītie materiālie zaudējumi lēšami vismaz 250 eiro apmērā. Policijā sākta izmeklēšana. Tikmēr Jelgavas novada Zaļnieku pagastā nozagta 1996. gadā ražota automašīna Audi A4. Pēc dažām stundām tā atrasta un atdota likumīgajam īpašniekam. Vainīgais nav notverts. Sākts krimināla process.
Vakar 4:30 dienā Ventspils pilsētas pašvaldības policija saņēma anonīmu informāciju, ka gar Pārventas pamatskolu iet sieviete un vīrietis stiprā reibumā un stumi bērnu ratiņus. Ierodoties Tārgalas ielā, fakts apstiprinājās, ierēbušie vecāki aizturēti. Veicot alkohola koncentrācijas pārbaudi izelpā, tika konstatēts, ka abi pieaugušie ir 2,9 promīļu reibumā. Tā kā vecāki nespēja veikt bērnu aprūpi, tika pieņemts lēmums mazuli nogādāt vecmāmai. Pret vīrieti un sievieti tiks sākta lietvedība. Aizvadītajā diennaktī policijas darbinieki reģistrējuši 1104 likuma pārkāpumus, uz valsts ceļiem notikuši 82 satiksmes negadījumi, tajos cietuši 7 cilvēki. Reibumā pie stūres pieķerti 12 autovadītāji, par ātruma pārsniegšanu apturēti 206 šoferi. Valstī izdarītas 9 zādzības, reģistrētas 2 laupīšanas. Pavisam nesen kāds tēvs no Ādažiem saņēma zvanu no savas 10 gadus vecā dēla. Puika nobijies stāstīja, ka viņu un viņa draugu mēģinājis sagūstīt svešs vīrietis. Iespējamais pedofils paspēja aizbēgt, bet policija tagad cenšas uziet viņa pēdas. Mārtiņa 10 gadus vecais auģu dēls pagājušajā nedēļā saskārās ar biedējošu situāciju. Kāds vīrietis viņu centās ievilināt savā automašīnā. Puika pēc atgadījuma zvanīja tētim. Vīrietis esot bijis uzstājīgs, brīžiem kļuvis agresīvs. Un, kad viņš piedāvājis saldumus, pirmā reakcija viņiem esot bijusi, kad viņš ar savu klases biedru, ko viņš bija kopā, puika, viņi ar riteņiem pabraukuši nostāk no vīrieša. Un vīrietis tikmēr iegājis veikalā iekšā, nopircis saldumus, pilnu klēpi un gājis ārā no veikala un panācis viņus ar kājām un atkal mēģinājis to pašu. Un vēl uzstājīgāk, no kā viņi nobijās un uzlec uz riteņiem virsū un aizbrauca prom. Mārtiņš kopā ar brāli devās uz vietu, kur pirms 20 minūtēm stāvēja pelēkā automašīna un tās uzbāzīgais šoferis. Vīrietis tur vairs nebija, taču tēvs centās noskaidrot no apkārtējiem, cik vien daudz iespējams. Iegājām iekšā veikalā, iztaujājām pārdevēju pa to vīrieti. Viņi teica, ka tas nav vietējais. Paprasījām, vai video kameras veikalā, viņi teica, ka ir. Vienīgais tas mīnus, ka tagad cilvēki nesā visur maskas iekšā, bet vismaz bija skaidri redzams tas vizuālais tēls un drēbes, miesas būva. Bija pelēka jaka, sporta jaka un gaiši pelēks sporta bikses. Vienreiz lietojamā maska galvā bija un cepuri. Cik garš, cik plats? Garš varētu būt 1,85 m un vidējs miesas būvis. Likumsargi uzteica Mārtiņa dēlu un viņa klases biedra apzinīgo rīcību un atgādina arī citiem vecākiem parunāt ar savām atvasēm par iespējamiem draudiem. Par laimi bērns ir bijis ļoti saprātīgs un viņš ir izvairījies no šī kontakta un devies projām. Mums ir lūgums vecākiem izvērtēt situāciju, kādā šobrīd bērni ir, kad viņi sēž mājās. Viņi ir aizmirsuši jebkādus drošības noteikumus arī uz ielas uzvedoties, un tāpēc būtu jauki, ja vecāki atrastu laiku vakarā un nedaudz parunātu ar bērniem par to, ka vajadzētu ievērot drošības noteikumus un vajadzētu arī pasargāt sevi un nepaļauties uz to, kad piedāvā saldumus ar domu vilināt mašīnā. Mārtiņš pastāstīja par notikušo arī sociālajos tīklos. Ar viņu pēc tam sazinājās kāda māte, kuras bērns nesen nonāca līdzīgā situācijā. Atsaucās vēl viena sieviete, bērnu māte, kas arī bija redzējusi aizdomīgi pelēku auto pie Ādažu sākuma skolas, kad arī esot iztaujāti bērni no tā vīrieša puses no mašīnas. Es nevienam nekad nenovēlētu, lai kaut kas tāds notiek kā viņa bērnu, un man jau no tās domas vien, ka kāds piedāvā konfekts un vilina mašīnā. Un tas, man pretīgi paliek. Ādažu pašvaldības policija notikumu fiksēja un informāciju nodeva tālāk valsts policijas kolēģiem, kas iespējamo pedofilu tagad meklē. Ja jums ir informācija, kas palīdzētu izmeklētājiem, zvaniet likuma sargiem pa tālruni 110. Lelda Mežmača, Igors Ņikitenkovs, Degpunktā. Tas šim vakaram visus, tikšanos jau rīt. Visu labu!